Tā puišmeitenes atkal video par to pašu tēmu. Jūs klausījāties manus strīmus vakar un šodienas manus te visādus krievu latviešu video, nu jau man jau pilnīgi jūkam, ko es te stāstu, bet es visu stāstu un video nosaukumi ir un lasiet un skatāties. Es gribēju parunāt to un pateikt, ka mēs esam garīgā cīņā, lai jūs saprastu, ka tā ir garīgā cīņa. Ja tu neko nesludini, ja tu neko neglāb citus, ja tu nestāsti cilvēkiem par grēku, nāvi un elli un ugunsjūru, kas nāks tā visa rezultātā, tad, ja tu to nesaki cilvēkiem, tu nevienu neglābi. Teiksim tā, Dievs caur tevi nevienu tad nevar izglābt, ja tu šādi nestāsti. Jo Ādams ar Ievu atnesa grēku, viņu grēks atnesa mirstību jeb nāvi, tad cilvēki tā rezultātā sāka iet uz elli, un Bībele saka, ka tiesas dienā, kad beigsies laiku beigas, Dieva troja priekšā pēdējā tikšanās visiem jeb tiesa, tad visi grēcinieki būs uguns jūrā. Līdz ar to šīs 4 lietas ir topa lietas, par kurām ir jāstaigā un jāsaka, jo redziet, Jonu sūtīja uz Ninivi, Noas pirms plūdiem par šo visu sludināja un stāstīja, un vēl pilnu mēs redzam praviešu grāmatas Bībelē, viss pilns ir ar to aprakstīts. Un tad, ja tu šīs lietas dari, vai tas ir, es nezinu, kur tu to dari, jo īstenībā jau atkal no vienas puses, kāpēc es taisu video, parādiet man lūdzu, kur kāds ir iestājies Latvijā kristietis garīgā cīņā, parādiet man, kā es teicu, tas, ka kaut kādās sapulcēs salasās telpās un viens uz otru bļauj un hīrā, rahā, rabā, tīrā, rahā, rabā, ja? un kaut ko viens otram liek tur rokas un kājas virsū un, ja vēl nevar zināt, kādus garus viens otram iedod, jeb nodod caur to, ja? Kā Pauls Aleksa visādus kondolīnī garus caur šito Hovardu Braunu un kas tur viss, skatieties manus video, ja, Hovards Brauns Amerikā sātanists ņirgājās par Jēzu un Piri un Oleksa ir viņa, nezinu. Ja tu atbalsti, tad tu arī pieņem un piekrīti, tātad Pauls Aleksa. Un tad visa Latvija sačakarēta, parādiet man vienu Latvijas mācītāju, kurš nebūtu saskāries, kurš nebūtu kaut kādu demonisku garu vadīts, parādiet man lūdzu, ja? Jo, ja mēs redzam, kad šie visi atkal jāatgriežās atpakaļ ir, ja? Kad, ja žauners ir no kulta Bēthel, tad kāds gars ir žaunerā, ja? Tālāk, ja pie tā paša žaunera tur Ozoliņķēvičs agris ir bijis un piedalījies, un tad jums jāsaprot, ja? Kurš ar kuru sajietās un draudzējās un ņemās, tā ir garīgā pasaule, un tur, kā es teicu, vai ne, tu iedod Riņķēvičam roku, ja, sodomistam, un tad tu paskaties, kādi garīgie procesi notiek. Tas tā garīgi nozīmē, ka viņš ir tavā anālā atverē jau iegājis, ja. Saprotiet, aizejot, sarokojoties, tas pats Šlesers ir jau pārgulējis, garīgi viņš ir pārgulējis ar mūsu prezidentu, sodomistu geju, iedod tikai roku, jo rokas spiediens, rokas padošana nozīmē tik daudz ko, bet labi, lai video būtu īsāks, tad stāstu par to, ka Latvijā neviens nekādā garīgā cīņā nav īsti iestājies, jo, sapratāt, tātad nav sapratuši cilvēki, kam mēs esam aicināti, kas mums ir jādara, ja, kad ir jāglāb. Vienīgā lieta ir nevis jānāk kaut kādās telpās kopā lēkāt, ļurināt savus tur incīšus, pincīšus un krāniņus vilkt ārā un lēkāt, un pēc tam tur nokrīt, un tad tur apsedz ar sedziņu, lai neredz to kušķi dāmām, un kas tur viss notiek, apstieties, ja. Džeks bija atbraucis, manī vienu dienu ar runājām, ja. No kāda gara vadīti cilvēki krīt atpakaļ. Nu, pastāstiet man lūdzu. No kāda gara, bet tad apstieties, ko dara Hovards Braun, Kondolīnī gars, budisti, krišnaīdi, viss šitas te, ja. Nu, lūk, tāpēc, jo Bībele stāsta, ka vismaz Bībele ir pilna ar to, ka cilvēki krita sava vaiga priekšā, Dieva priekšā uz sava vaiga. Visur krīt uz sava vaiga, nekur nekas nekrīt atpakaļ, nekādā lafā režīmā, nepaguļ, neatpūšās, kaistarpītai fiksi uzmet lupatiņu, kāds tur tīri pirina, pasieties, kas notiek. Jo es vairāk eju uz priekšu un lasu Bībeli un dzīvoju un saprotu un skatos un vēroju un YouTube video un gudrāki brāļi un māsas un teologi un pareizie un īstie, jo es vairāk to visu skatos un daros un ņemu, jo es ieraugu,
kas notiek pasaulē, un ka viss šī sātana lietas ir, Latvija nav pasargāta, mīļie cilvēki, neviena valsts nav pasargāta, jo Bībele saka, ka sātans ir šīs pasaules dievs, tad viņš ir visur, visās valstīs, Ziemeļpols, Dienvidpols, viņš ir visur. Un kaut kā tā, tāpēc, puiši meitenes, mums ir jābūt garīgā cīņā, un es saprotu, ka mēs neesam, un līdz ar to arī cilvēki neglābjās, jo, kā es teicu, ja tu sāc iet pie kādiem un sāc runāt reālu patiesību glābšanās vēsti, tā kā es tikko jau stāstīju, ja negribu atgriezties, tad jūs redzēsiet visādus tur, es nezinu, sātana mēģinājumus jums uzbrukt, ja, un tas un šitas, un varbūt, kā es teicu, es šodien biju baigi pārbijies par to savu kaimiņieni, kad vai viņa vispār ir dzīva, ja, jo tāpēc, kā es teicu, viņa tur sestdien, svētdien, ko tur dzēra un kas un visu, un es aizgāju baigi viņai pa elli, par nāvi, par grēku, ja, un jums jāsaprot, ka Dievs pieļauj cilvēku nāves, un mēs ļoti bieži redzam, ka tur ir situācijas, ka bācs bija dzīvs, otrā rītā miris, ja? Un liekas, kā varēja sātans viņu pa nakti paņemt, kur bija Dievs, tad redzi, Dievs pieļāva, Dievs atļāva, ka kāds no cilvēkiem aiziet nakti nomirst, un tu vēl vakarā viņu redzēji, un no rīta cauri tu vairs nevari paspēt aiziet, paliecināt, pastāstīt, es nezinu, tur uzrunāt, ja? Tad mums jāsaprot, ka Dievs visu rulē un skatās, un viņš lielai daļai cilvēku atļauj aiziet arī, nomirt bez Kristus, bet, acīm redzot, tā ir bijusi šo cilvēku iekšējā izvēle, jo šīs sirdis un prātus jau Dievs redz, ja? Jo Bībele saka, Dieva grib ir, ka visi atgrieztos un nāktu pie tur patiesības atziņas vai kā, ja, un būtu glābti visi. Bet redziet, ja Dievs kādam pieļāva, ka sātans viņu paņem prom dvēseli uz elli, tad Dievs zina, kāpēc un tā, ja. Tā kā es arī biju sabijies, ka tik nav tā, ka tūlītās sludināšu vēstī, jo mēs jau vēl nezinām, kas būs šonakt, kas būs rīt parīt, ja. Dievs ir uzlicis aci uz šo cilvēku, kaimiņieni, kurai es stāstīju, un tikpat labi sātans ir uz viņu, ja, jo, kā jūs redziet, stāstā, tad, tur bija teikts, ka Dievs teica, es tev ļauju tikai to un to un to, bet šito es tev neļaušu ar Iebu darīt, tā kā ir garīgā pasaule mums un ir garīgā cīņa. Ir, mīļie cilvēki, es tikko, tāpēc taisu video, lai jūs saprastu, ka garīgā cīņa, viņa ir nežēlīga, viņa ir uz dzīvību, uz nāvi. Un ja mēs klusēsim un ja mēs nestāstīsim cilvēkiem par grēku, nāvi, elli, ugunsjūru, un ka tev no tā visa var izbēgt. Ja tu piedzimsi no augšienes, un kristīsies Jēzus Kristus vārdā. Pat apmēram lēnām es jums izstāstīju šo procesu, kā būtu bībeliski pareizi.